Zini, cik forši atrasties savā darba vietā, ja jūs zinātu, savā jaudā, te ir tik tīrs un viss tāds. Nu, te ir viss tā, kā es gribu, nu, palielināt. Bet stāsts nav par to. Visi jau ir padomāts par driftu, bet es te pamēģināju uzbraukt, es gribēju piedalīties Latvijas Automobiļu federācijas organizētā Folkreiz ziemas tur pasākumā. Tā kā es tur biju. Mēs aizbraucām, mēs sagatavojam. Man Madars, paldies Madaram par mašīnu, jā, viņš man aizdeva mašīnu. Ar defektu. Es tajā visā pasākumā tā stingri ieguldījos, tā kā autosportists, jā, ieguldījos ar tādu domu, kad ir, kā jau autosportā, nu, tur vajag braukt. Tehnikai tas ir tā kā 50% no tā visa pasākuma. 50%. Pārējais veiksme. un neko, nu. Savāc savus draugus, visi sarunājām, visi vienojāmies, pabraucam, tāpēc ziemā nav ko darīt. Nu. Un tā kā draugiem vienojāmies, davai, pamēģinām braukt. Bet kāpēc es braucu Folkreisu, kāpēc man bija tāda iespēja, tas ir viens aspekts, man iedeva mašīnu, ja, kuru sagatavoju tam visam pasākumam. Otrs ir tas, ka tā bija pilnpiedziņas klase. Un pilnpiedziņas klasē, es zinu, kas ir ziema, ar pakaļēju piedziņu, nav tādi ātruma efekti, nav tāda uzrāviena, nav tāda saķere, teiksim tā. Un šis bija jauns izaicinājums, kur varētu dabūt kādu labu foršu adrenalīnu. Un kur tu dabūsi foršu ziema adrenalīnu, ja tev nav pilnpiedziņas aparāts. Šito pavilks ārā, šito pielagos. Jā. Durvis nomainām. Te bišķi piedauzam. Te ir kā vispār ideāli. Rusīti vajag, jā. Jā, obligāti. Tā, kas mums tur bremžuguņi ir? Padūz. Te nevajag kaut kāds plasmasu? Zeļa. Jā, veļa ir tajā braukt var. Bet viņa maza vispār tā mašīna. Saidu stūrīte. Šošik tur sāklāk. A4, B6, 1.9 turbo dīzels, ja, ar Volvo turbīnu, baigi interesants aparāts. It kā jauda pietiek, tāda atsaucīga mašīna, potenciāls Folkreiz dampis, ja, un Folkreiz. Ņemot vērā, ko es saku Folkreiz, tur ir tas āķis, ja. Sagatavojām Audi. Ko mēs izdarījām? Mēs izdarījām visu, ko vien varēja, ko vispār sapratām no Audi, jo tā ir vispār bišķi savādāka mašīna nekā BMW. Bet tā ir interesanta. Tehniski mēs viņus sagatavojam praktiski 100%. Mēs pieaicinājām draugus, mūsu atbalstītājus, Toniju. Iepazināmies ar jauniem draugiem, atbalstītājiem, Rajobi. Un, protams, visi pārējie atbalstītāji, Rīgas Riepu centrs, un Vēsma, un Sonaks mums palīdzēja, un tā kā arī ieguldījāmies, un viss tajā, kā jau autosportā, tas ir normāli. Saņēmāmies, nopirkām gada licenzi, vēl šādas lietas forši izdarījām. Winter, ziemas dižuka. Neko, pamēģināsim, ziemā drifts arī drifts, bet nav ātruma. It kā ir ātrums, bet, viss jāpamēģinās, zin kā, visām mašīnām gribās izraut, tāpat kā ar sievietēm. Ir tāda lieta, kad tagad mums ir 1. decembris, jā, un to, ko es vienmēr esmu runājis, jā, atbalstu tikai trases, jā. Braucam uz Ludzas trasi, kā viņi saucās? Respektīvi uz Ludzu. Šobrīd mums Latvijā ir dzeltenais brīdinājums, jā. Starp citu varat izmantot putekļu biļetes, lai tiktu te uz Ludzas Folkreiz posmiņa. Mēs viņu bišķi uzfrušķā, baloniņiem, jā, visu ar skoči, visu piečinījām. Izmantojām Trekmed dizainu, jā, jo viņš man patīk. Tas man tā kā stils un glancīte, jā, neko tādu īpaši nevajag. Un 1.9 turbo dīzels. Vēl tā saucamais pumpadūzis. Vienkārši. Volvo turbīna. Piemetināt uz kronšteiniem, respektīvi tā turbīna praktiski piemetināt uz V-bandiņiem, viss kā vajag, tādā ziņā. Paipi,
Tigu bišķi pasarā, interkulers, nu, protams, interkulers ir maziņš, bet, nu, nav tā, ka driftā nedrīkst lietot samarezes. Te vajag samarezes driftās. Cik samarezes mēs nopirkām šim pasākumam? Trūkstos gabalus, tā, lai, nu, tiešām nepietrūktu. Un viss, nu, nekas tāds īpašs, nu. Iet kā raķete, puška gonka. Bļet, nu, lai tek, nu. Nu, visu laiku tek, nu, ko es varu izdarīt, nu. Vēl vienu hamatu uz blakus. Nu tā, nu, tāds viņš tā. Interesants. Tā ir patīkam, ka tev, nu, tas ir autosports, nu, tomēr autosports smarža, nu. Brauc ar Audi, BMW, Bagiju, Volvo, vienalga ko, nu, Passatu, nu, piedziņa pareizā. Nu, tāda, ziemai toču pareizā piedziņa. Mācīja, kā pareizi ir jākāp, bet es kāpju pa savam. Teiksim, Dugas tupa drošībai. Nu, principā viņas tam ir paredzētas, bet, nu, nekāda tāda īpaša pieeja kaut kādam smukumam, nu, metinātais no Dieva, bet, nu, bet ir ok, certifikāts Dugām ir, uzstādījām roķi, nu, piecinieci plāksni uz beņķa šitām te skruvējamo vietu, un viss. Šī strope kam domāta? Ja? Kam? Ja vajag, var piesiet kārbu, jo viņiem te Audi ir izrādās slima vieta, ja kas piesiesim kārbu. Nu, sliktākā, viņa ir derīga lieta. Gaismas slēdzes, ja? Baigi iedzināties, nevajag nekādus ekumasterus vai programmētājus, telītīts neko. Masas slēdzes, visas knopkas. Šis kaut ko rāda, tā nerāda, es nezinu, kā rāda kaut ko. Sešiniec kārba, nu, ja nevarējām noņemt, tas nezinu, rokubals, nu, tāds, zin kā, tā. Nu, šīdā es braukšu laikam. Nu, tu jau var pieregulēt, ja, kā tev tur vajag, ja. Nu, neko, lai es tā. Spogulis ir. Beņķis, nu, es teikšu, man bišķi, ka viņš ir pa zemu, bet augstāk ne. Es palikšu kaut ko apakšā, lai varētu bišķi tā pāri redzēt. Stūre mums ir regulējama, ja. Atslēga ar imobilizēru un signalizācija ir noglušīta. Un nekas tāds, nu, rītīgs lielam tāds sporta bliežamais. Nu, te nedrīkst vispār laist vaļā, nu. Ļoti tāds izkāp. Arī jāmāk. Nu, pa lielam esam gatavi braukt uz Ludzu. Mēģināsim iziet, kas jums tur Modris, jā, tur esat tehniskais komisārs. Gan jau mums nebūs nekādi jautājumi. Tikko aplīmētam, gaidām vēl 4 uzlīmes un pa lielam dodamies 2. decembrī, ne, 1. decembrī uz Ludzu. Mēs esam Rīgā, Ludza 222 km. Ceļi ir drausmīgi. Ot ziema, ne? Iedomājies, Audi, Quattro, rokas bremzē, jauns loks. Nu, kas vēl vairāk vajadzīgs? Jauda vēl bija. Jā, viņam 220 zirgi, viņš nebija parasts tāds Audi, viņš bija ļoti labs. Ļoti laba mašīna. Man pat Jauda bija, tehniski bija ļoti sakarīga mašīna. Nu, un tas mirklis, kad ir starts. Ļevējš mums tāds, nu, ne visiem, bet bija jautri. Un aizbraucām. Nu, izbraucām vispirms. Kamēr, ko tur ziniet, kā, nu, taču braucām. Braucām ilgi, braucām mēs kaut kādas 5 stundas, man liekas. 5-6 stundas. 7 stundas. Jā, tu brauc, tu viss sastāvs, pēkšņi sāk pats braukt kaut kur tur. Bija interesants ceļš. Vēlā nakts stundā ieradāmies Ludzā, tā kā. Ai. Nu, Ludza, nu ko, nu nav tādi apstākļi kā vasarā, zin, maksimums lietus nevēlamā laikā. -3 man līdz bija, bet ceļš bija drausmīgs. Ļoti grūti. 6 stundas braucam. 6! Labi, brauksim lejā. Tur ir viss ok? Jā, laid vaļā. Paldies Rajobī, kad bija iespēja izmantot viņa inventāru.
tas ir LED apgaismojums īstenībā nenormālākais pasākums. Te jāstrādā tāpat kā driftā. Visi pēdējā brīdī, pēdējā laikā, saprot? Tā, numurs galvenais nesajau. Kolēģim palīdz. Jā, kustās ļoti labi. Galvenais, lai pielīdz uzlīgs, jo ārā ir mīnus. Kā mīnusā visu laiku jākustās. Kad cilvēks sūdzēt, baigi augsti, nav augsti. Galvenais kustēties. Да, это мое призвание с рождения. Так есть, скорее всего. Мне мама сказала, вырастешь, будешь, короче, стрясти стекла в Лудзе в 7 утра. После пьянки. Нормально. Nē, te vienkārši tā, ka te ir komisija, reģistrācija, laiks, tev viss jāiekļaujas, jāpaspēj, jāstāv rindās. Te ir forši, jā. Es jums tīri iesaku, nebraucot pa ielām, jā. Nākat uz trasē, un tur ir īstās konkas. Labi, te arī jūtams, ka kaut kādi 30% braukšana pārējais jau ir, zini, kā gatavošanās, bet, tā ir. Jā, un tas starts ir, tur nav tā kā driftā, jā, tev ir, tev maršals, nē, ļoti līdzīgi īstenībā, tev maršals paprasa gatavību, mēs rādām gatavību, ka mēs esam gatavi, bet driftā ir tā, sagaidi gaismu un brauc. Pēc tam ir 5 sekundes zīme, jā, un pēc tam ir luksofors. Ir sarkans. Bet tas bija pats mans pirmais braucis, es katru vispār dzīvē tā īpaši nebija braucis. 15 minūtes, 20 maksimums, visas savas dzīves. Izņemot spēctehnikas, tur kaut kādas tur papildu ierīces, bet sarkans znači jābrauc. Bet tas tā īsti nevarēja sarunāt, jo tev rādas plakātu 5, tas ir 5 sekundes līdz startam vēl atliek, bet parasti viņš bišķi ātrāk iet, vienkārši tā pievērsta uzmanība. Bet es darīju savādāk. Pirmais brauciens bija tā, es redzēju to 5, bet neskatījos uz luksuforu, es skatījos blakus oponiem, uz kolēģi, ja, kas brauca arī folkreiz. Sansensi. Ja viņš braucēs, arī brauc. Un tā bija mans tas pirmais, tas mega starts. Treniņu brauciens. Tā inčīgi. Nē, tur pustrases tā baigi tā nesaku, visu balts, tikai pirmais iepazīšanās saplis. Forši, pirmā kupene, tas tāpat kā driftā, pirmais betons, jā, bet te ir līdzīgi. Forši. Ir tāds uztraukums, es aizmirsu lapiņu aizmirsu, ja domāju, startam. Aizbrauc uz startumu un aizbrauc projām. Gadās, jā. Neko. Kā ir braukt ar kvadrā? Es to teikšu tā, kupenis ir mīkstāks nekā betons. Bet tas jau bija tā, kā bišķi iedzinājās tajā folkreisē tā, ka pirmajā līkumā ir izšķirošākās sacensības momenti, pozīcijas un vēl viss kaut kas. Tad negribas to mašīnu tā baigi daudzīt, jo tas pirmais līkums ir baigi niknēs, ka tu visu bars ieietēji pirmā līkumā, kurš dabūtu iekšmalu, tur ir tēma. Tur ir tāda feature. Neko, tad uzbrauc to pirmo iepazīšanās to apli. It kā baigi forši, sniegs forši, saķeri, viss ir baigi forši, kruti. Otrais, trešais, tur laikam, tur aplis bija.
pabraukājām mēs tur. Nu, es tikai izstāstīju. Pirmais, otrais. Nu, tādi mums bija tie, tādi 3 vai 2 tur iepazīšanās, tādi iebraucieni. Tas kā treniņš, tā kā kaut ko varbūt var paspēt kaut ko tur. Viens no spilgtākajiem momentiem, kas man folkresā bija tāda. Folkres iet pa labi un trasa iet pa kreisi. Tad folkresā ir tāds viens noteikums. Tu pirmo apli nekad nebrauc džokerī. Ja brauc džokerī, te ir mīnus 10 punkti. Kaut ko tā, nu, kas sots ir. Punkti, sekundes, es nezinu tur. Respektīvi, es tā nāku to kvatru, tā trasīte jau ieslidināta. Man liekas, tas bija kaut kādi kvalifikācijas braucieni. Un tu nāc to kvatru, tur bija savādāk nekā ar pakaļējās piedziņas mašīnu. Tur tās līkums iet uz leju ar, līkums iet uz leju reljefs un tas strauju atpakaļējošais. Un ar kvatru ir tā, ka tu tā kā noņem to gāzi, viņa jau pati metās tādā leņķī foršā. Tu, protams, ar savu 15 minūšu praksi savā dzīvē apmēram, jā, es tur nebiju ierēķinājis, bet kvatrai nekad nelaid vaļā. Tāpat kā driftā jātur pilns, un tad es tā tur, un tad situācija tās nepatīkams moments, kad tā mašīna iet uz to džokera, to vietu, trases daļu, bet man jau vajag turpināt tālāk, tā kā pa trasi, ja tas ir pirmais aplis. Nekad nebrauc folkresā pirmajā aplī džokerī. Tā kā man viens kolēģis, kas 2 reiz iebrauca vienā braukšanas epizodē, bet tas tā. Un tā pa vidu tā smukis, pilnā durēta, pilnu turēt, cik varēja, vienkārši pedāls vēl tā, zini, tur līdz šitam te atsitās pret zvanu, kārbas tur, zini, tur. Un pret to tā valni, respektīvi tas ir ķipa avārija. Tas valnis vispār nebija tā kā ieplānots, bet kā bija, tā bija. Folkresā ir tā, ja ir avārija, sēdi mašīnā. Ir tā, ka trases daļās ir ļoti daudz torņu, padaudz īstenībā. Pārsaloši, protams, malači, vispār cepuri nostiemt vīriem. Un viņi tā kā jūt, kad tas ir droši, viņi man aicina, tā kā nāc pie manis, karoči. Jo pie viņiem ir drošāk nekā stāvēt trasēm mašīnā. Driftā bišķi savādāk, tur tas viss ātrāk notiekās, tur tā bišķi vienkārši, tur ir 2 mašīnas, folkresā tur ir stipri vairāk. Un tas bija man tāds pirmais krešiņš tāds. It kā patīkams, it kā pieredze ir nepatīkams, bet bija forši. Un tad es nobraucu arī to kvalifikāciju, adrenalīns ļoti liels, ļoti forši. Protams, tur ir stipri vairāk jābraukā nekā mums ir iespējas pabraukt driftā. Protams, ja ir panākumi driftā, tad tu arī kā dabū pabraukāt, bet bija forši tas, kad jau pietika. Jau bija uz beigām tā, ka tā īpaši jau nesteidzas to mašīnu. Tur ir tā, ka vairākas klases brauc. Tur priekšpiedziņa, tur cross, folkreis 4 VD, tas ir tā mana klase. Tur vēl kaut kāda junioru klase brauca, mazie brauc. Īstenībā ļoti daudz dalībnieku ir. Un ir tādi momenti, kad tev bišķi jāpagaida. Bet ņemot vērā to, ka ārā ir kādi -6 grādi, un tu esi karsts mašīnā, bet viss kā pārā, sniegs, viss apavi, viss tu respektīvi sporta apaviem staigā un slapjas kājas, viss salsti. Un večiem ir tās likums, slapjas kājas, būs augsti. Un bija tāds nepatīkams moments, nav tā, ka driftā tev ir silts un viss patīkam, tu vari atlaisties, atgulties. Driftā vienīgais minus tas, kad ir ļoti karsti, bet tur ir ļoti augsti. Karoči, tur bija tas pats nobeigums folkresam ir tāda tēma, kad finālā visas mēs bijām 12 reģistrējušās mašīnas, tā kā atbraukuši, un tā pati tā kulminācija, pati gonka. Bet es jau biju izpīpējis to visu pasākumu, kad ar tiem visiem iepazīšanas apļiem, ar visām tām kvalifikācijām, es sapratu to, ka nav
īpaši gudri 12, teiksim, mašīnu barā to pirmo līkumu ņemt, jo tur tas tā kā izdzīvošana, tur tas folklors ir tā kā izcīnīt savu labāko pozīciju, lai tu varētu turpināt tālāk, kā mums tur solīja 7 apļus izbraukt. Jā, bet, protams, viņi tur to visu pasākumu pamainīja, uztaisīja mums 5 apļus, jo bija krēsla jau, un nevajadzētu likt sportistiem speciālās papildu gaismas, teiksim, kaut kādas, lai redzētu to trasi. Viņi izlēma tur 5 apļus uztaisīt. Un tas pirmais aplis, es jums iedomājos piltuve, jā? Piltuve. Visas 12 mašīnas tā kā izdomā tā kā vienā piltuvē tā kā iziet cauri, tam, tā kā gaļas mašīnai cauri. Man personīgi bija ļoti žēl sabojāt jebkādu virspusēju automašīnas detaļu, jo es par viņu biju ļoti parūpējies, es biju aplīmējis. Biju visiem parādījis to, kas man palīdz, lai es vispār tur atrastos. Man ļoti sapīgi, ka kāds saskrāpē man to uzlīmīti, bet, protams, ja gadās tas autosports, tad neko neizdarīt. Mana taktika bija tāda, izdzīvot tehniski. Nav prikals vienkārši sasist mašīnu tajā pirmajā līkumā, vai apmesties, vai apgriezties, un tad es tā bišķi pagaidu, nevis pagaidu, bet tā pakāpeniski piebrauc pie tā apļa, un tad tie līderi tā kā ieņēma savas labākās tās pozīcijas, un tā viņi tad aizbrauc. Now you're roll, but you never had more. Don't let her carry your hose and marry your hoes. She's mad at me cause your majesty just happened to be with him for a tragedy. She wants us in cause the friend, she gave me one more chance and I'm freaking. I see the tears as she busted in. I told her to drive, shut the door, bitch, come on in. I am a little bit insecure, confident, cause you don't understand to do what I can. Sometimes it don't make sense. I am what you never wanna say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you once just to hear me out. So I go watching you, turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not. I'll be here cause you're all that I got. Condoms in the same place with a rhyme in it. So all I do is rap sex. Imagine how I stroke. See how I was blown on my last set. Rapping fight like I'm less than tech. Never change though, never get high, never run out of ammo. Taking it cause the change of bitch. I know you paid for it, I know what age you're sick. And now you're rock and roll, but you never had more. Don't know how to carry your hoes and marry your hoes. She's mad at me cause your majesty just happened to be a pimp for a tragedy. She wants us in cause the friend, she gave me one more chance and I'm freaking. I see the tears as she busted in. I said, give it the drag. Shut the door, bitch, come on in. I am a little bit insecure, a little confident, cause you don't understand to do what I can. Sometimes it don't make sense. I am what you never wanna say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you once just to hear me out. So let's go, watching you, turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not. I'll be here cause you're all that I got. Ludzā, pirmajā Latvijas čempionāts ziemas kausa folkreisā 4. klasē. Es tev teikšu tā, tas bija ilgi gaidīts fināls, jā, bet viņš tā ātri pienāca pēkšņi, un kad sākām braukt, labi, mums bija 5. Pirmais fināls, jā, īstenībā bija ko, bija, bija. Kad tu nāc tajā barā, tur ir tas stars, tas īpaši, neko. Autiņš izturēja, domājies, autiņš tur, tāpēc, ka es tur tā, jā. Tikko, tie ir augsts, -6. Tagad tikai sāka smiltiņi nākt uz prasīt, bija kaut kāda tāda, saķerīta, vajag riepas, vajag citas riepas, tur vajag pareizi, jau visu uzzināju, vajag pareizi tās riepas. Un forši ļoti ātri noorganizēja visās, teiksim, tās grupas, uzreiz palaiž, nav tāda baigā gaidīšana, saprot, ka, tautas daudz te īstenībā. Tums ātri, viss tās smuki ātri, viss tur noturās. Galvenais, kad transports izturēja, tā tev nav pakaļē piedzien, tā kā mēs tagad kraujamies un
4 stundas vai 5 braucam uz Rīgu. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Es nobraucu 5 apļus. Mani sagatavotā tehnika nepievila mani nevienā momentā. Es varēju nobraukt visus 5 apļus, jo, kā jau es teicu, 50% tehnisks tā kā spēks no uzvaras, un no 12 dalībniekiem es finišēju 9, bet ne pēdējais. Tā kā tas bija viens tāds no patīkamiem momentiem, tas cilvēks, kas ir braucis ar kvadru pirmoreiz dzīvē, folkreisā, citā virtuvē, citos visādos tādos momentos, spiedienos, es uzskatu, 9. vieta ir priekš pirmās reizes ļoti labi. Un vēl kas pirmais tā kā posms, kur bija doma braukt vēl 4 tos posmus, bet nesanāca, bet tā doma, es to pirmo posmu braucu, lai varētu, teiksim, tā kā augt, tā kā saprast, ko vajag, ko nevajag, kas ar riepām. Nav jēga man līstajos pieredzējušos braucējus, kas brauc ar gadiem, krieties, cīnīties, ja viņi to visu ir atkopuši. Es kā jaunies, es vienkārši tur mēģinu kaut kur iebraukāties. It kā jau es ņēmu vērā, ir tāds moments folkreisā, nolikumā rakstīts, ja tu paraksties uz folkreis gonkām ar savu tehniku, ar savu mašīnu, jebkurš skatītājs, jebkurš braucējs, vienalga jebkurš cilvēks, ja tev pietiekami daudz līdzekļu, tu vari aizbraukt uz folkreis Latvijas Automobiļu federācijas organizētu gonku, folkreis, tā ir tāda tautas klasa apmēram, ja? Un tu esi izvēlējies jebkuru, kas tev mašīna simpatizē, jebkurš skatītājs, jebkurš braucējs, jebkurš cilvēks ar to mašīnu iegādāties. Priekšpiedziņas klase, ja nemaldos, 900 eiro. Pilnpiedziņas mašīna, ja nemaldos, es vienkārši apaļoju tos skaitļus, 4000 eiro. Tā tu apaļoju, tas ir 399 vai kaut kas, es nezinu, 4000 eiro. Es neticēju, mums iepriekš ar citiem kolēģiem runāju, 4000 eiro kāds tur atstāt, grūti būtu. Tur 900 eiro var būt, jā, tas ieguldījums tam folkreisam, tam tuningam nav vērts, tu viņu atpirks ātri. Retums kāds, ka nopērk. Bet šis nebija tas gadījums, kad mēs bišķi pārspēlējām kā pārspēlējām. Mēs vienkārši normāli piegājām pie tā sporta ar atbalstītājiem, gribējām parādīt, kas mūs atbalsta, kas mums palīdz, arī viņiem palīdzēt, un mēs to mašīnu ļoti simpātiski sagatavojām. Un bija tas negaidītais moments, kad beidzās tas viss tas folkreis pasākums, un mums to mašīnu nopirka. Un mēs nedrīkstējām nepārdot, jo, respektīvi, to mašīnu man nopirka, un es nedrīkstēju viņu nepārdot, jo es esmu par to parakstījies, jo folkreisā tā ir. Tā ir tautas klase, kur cilvēki īpaši neieguldās tajā tehnikā, bet es uzskatu, ka tas gluži nav pareizi. Īstenībā ieguldās. Bet vizuāli viņas ļoti nesimpātisks, varbūt, es nezinu, tur man stāstīja lifehackus, kad viņi tur ar slēdžiem ūdenssūkni uztaisa pirms paša finiša, tur uzspiež to podziņu, ūdenssūknis uzlēja augstu ūdeni uz izpūtē, balti dūmi, un tad cerība, ka to mašīnu kāds neatpirks. Bet rezultātā, ja mēs piekdien aplīmējām to mašīnu, lai viņas simpātiskāka, protams, mēs jau braucam uz sacīkstēm. Tas ir šovs, tur cilvēki skatās, ja. Tu jau arī tur neģērbies uz ielām, svētkos nebrauc, tur nesapucējies. Mēs respektīvi aizbraucām sapucējušies, bišķi pārpucējāmies, un finālā sanāk tā, kad mums to mašīnu vienkārši atpērk. Viņu nedrīkstu nepārdot, jo pretējā gadījumā pie gonkām tāpat viņu maniem nākošais nepielaidīs, jo respektīvi tāda uz folkreis ziemas kausa, vai tur vai garais tas viss pasākums, kas notika Ludzā, mums respektīvi viņš beidzās. Un es neredzu to visu to pasākumu tur ieguldīties, jo es nevaru aizbraukt ar spārniem sasistu, tur ar bamperiem līkiem, tādu nesimpatisku mašīnu piedalīties sacensībās, es to nevaru, mēs tādi neesam. Tāpat kā driftā, visam jābūt plus mīnus ok, varbūt ir visādi sīkumi, bet pie ciemiņiem, ja man jārāda tas šos vai
tās sacīkstes, es uzskatu, ka nu, jābūt tādam nu, simpātiskam. Es iepazinos ar to folkreisu un sapratu, kad folkreis nav īsti tā mana tā tuva lietiņa, jo tur nav tādas, tur ir sportiska tā garša, bet viņa nav līdz gluži tāda pareiza. Un līdz ar to, kad folkreis man nevisai simpatizē, bet pašas sacīkstes, jā, super. Man ļoti patika. Man patika tā braukšana, tā sāncensība. Es vienkārši redzēju tādus pilotus, kas ir, tie piloti ir ļoti labā līmenī. Nu, tur tā nevar vienkārši atbraukt un vienkārši vinnēt. Tur ir jāpaņem, tur vajag laiku un tur vajag bišķi pastrādāt pie tā, lai ar viņiem tur sāncensību uztaisītu. Bet folkreis nebūs. Folkreis nebūs tas pareizākais lēmums, ko es gribēju. Kā man likās, kā man maldināja varbūt cilvēki, kad varētu pabraukāties. Pabraukāties, nu? Strādāt pie tā, es uzskatu. Tā kā folkreis nav mans, bet jebkurā gadījumā paldies maniem atbalstītājiem, paldies maniem draugiem, paldies, kas man gribēja un varēja palīdzēt, jo nav viegli, nav viegli. Tas nav tā, paņem mašīnai, iesēdies, aizbrauc un tev būs. Nu, tur ir tik daudz mazu sīkumu, kas tev var visu sabojāt. Bet, tā kā folkreis noliekam pie malas, turpinam driftu. Ja? Nu, nevar visu pasaulē vēlēties. Bet tāpat kā ar sievietēm, gribās ar visām mašīnām izbraukt. Tā kā tiekās. Condoms into the same place with a rhyme in it. So all I do is rap sex. Imagine how I stroke. See how it's flowing on my last set. Rapping fight like I'm blasting the tech. Never jam though, never get high, never run out of ammo. Taking this cause the change your bitch. You know your favorite, I know what made you sick. And now you're acting raw, but you never had war. Know how to carry your hoes and marry your hoes.